Aizlūksim. Debes Tēvs, pateicos par to, kad Tu esi licis Kaspara sirdī, Kaspara prātā, kungs, Kaspara pārdomās vārdu, kuru šodien mēs visi dzirdēsim, kas mums ir šodien vajadzīgs. Kungs, palīdz, kungs, ka Kaspars pilnībā var šajā brīdī pilnībā būt kāds avots svētajam garam, kurš runās caur viņu, kad Kaspara mute, mēle, kungs, tiks lietota, lai celtu draudzi šodien, kungs, Jēzus, lai celtu katru un pirmkārt arī viņu pašu, Debes Tēvs. Es lūdzos svētī, kungs, ka arī viņš caur to gūst ļoti lielu iepriedzi, Debes Tēvs, Tevī, un ka mēs katrs jūtamies gan stiprināt, gan pamācīt, kungs, Jēzus, gan saņēmuši no Tevis un saņēmuši kādu graudu mūsu sirdīs, kas nesīs augļus mūsu dzīvē. Kungs, Jēzus, un es lūdzos arī, ka to, ko mēs šodien dzirdam, mēs esam paklausīgi tam, un mēs arī to izdzīvojam. Jēzus Kristus vārdā to lūdzu. Amen. Amen. Varēja vēl pat palūgt, jo beidzot atnāca tāds nomierinājums. Bet man necik nav šaubas par to, ko Dievs grib darīt šodien, bet dažkārt ir situācijas, ir skaidrība, pilnīga skaidrība par vārdu, un tāpat laikā sirdienes, kāpēc ir tā, kad viss mutuļo. Bet tas nekas. Mums uzdevums ir paklausīt un spērt paklausības soli un atrasties vietā, kur viņš grib darīt kādu darbu. Un šodien viņš atkal grib darīt darbu pie mūsu sirdīm. Un tēma šodienai ir vīrs pēc manas sirds. Un par ko viņš to saka? Par Dāvidu. Nu, lūk, un tas, ko Dievs vakar teica, jautājot viņam, bet Dievs, ko tu gribi darīt? Kas ir tas, ko tu šeit darīsi? Uz ko Dievs teica atbildi, es gribu celt Dāvida paudzi. Es gribu celt Dāvidu paudzi. Kas nozīmē, ka Dievs grib redzēt tos, kuri ir gatavi iet cīņā, tad, kad priekšā stāv Goliāti, kuri nebīstas, kuri ir drosmīgi, kuri ir ticības paļāvības pilni, kuri ir gatavi runāt dzīvību, neskatoties uz to, kas ir redzamajā pasaulē, kuri nenobīstās no tā, cik garš ir pretinieks, cik labi bruņots ir pretinieks, kāda situācija ir priekšā, kura mūs varētu šķietami aprīt, taču mēs stāvam ar ko? Ar tā kunga mūsu dzīvā Dieva vārdu, un ar to mēs arī ejam, ar to mēs arī staigājam. Tā ir tā mūsu stiprā klints. Šī klints ir Jēzus, un no Jēzus mēs labi zinām, kad izplūst dzīvība, tur plūst viss, kas vien mums ir vajadzīgs, kurā situācijā, lai kāda tā arī būtu. Tā ir? Āmen. Lūdzam un ejam mājās, vai ne? Varētu ar šo, jo šodien tik daudz, kas jau tika pateikts. Patiesībā tas, ko Gatis jau izdarīja, tas jau bija padarīts. Ir katra dziesma, kura tiek izdziedāta, ja jūs uzmanīgi paklausīsieties pēc tam slavēšanu vēlreiz, jūs sapratīsiet, ka slavēšana visu laiku tika sludināts par to, ko mēs tulīt runāsim. Mēs vienkārši atkārtosim. Tas arī viss. Viņš ir pamatu pamats. Mūsu dzīvais, visvarenais Dievs un Jēzus, kurš ir samaksājis par mūsu grēkiem, ir pamats, uz kura mēs stāvam. No viņa nāk visas lietas, caur viņu nāk visas lietas, viņa godam visas lietas. Neko mēs nedaram, lai celtu sevi, bet lai pagodinātu viņu. Ir katra lieta, kurā mēs kustamies vai stāvam mierā, mēs pagodinām viņu. Vismaz mēs esam uz to aicināti. Un tas ir tas, ko viņš no mums sagaida. Tāpēc, ka Dievs neskatās tā, kā skatās cilvēki. Tas ir viens no pantiem, par kuru mēs ātri izlasīsim. Tas ir 1. Samuela grāmatā. Jūs varat droši atšķirt savus bībeles pie 1. Samuela grāmatas, ja mēs padaudz salīdzinoši tur lasīsim. Bet 16.7. tā ir rakstīts. Bet tas kungs sacīja Samuēlam, neskaties uz viņa ārējo izskatu, nedz arī viņa garumu, nedz uz viņa augumu. Viņu es neesmu izraudzījis tātad par kādu no brāļiem. Jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Un mēs nelasīsim šo pantu, bet es ātri nolasīšu viņu. Tas, ko saka Jonatāns pēc tam, nevis pēc tam, bet pirms tam kādā no cīņām, kad izrēlieši izcīla lielu cīņu, tas ir 14. nodaļā, 6. pantā, un tur ir spēcīgi vārdi, jo tam kungam neviens nevar aizliegt izcīnīt uzvaru vai nu ar daudz, vai nu ar maz ļaudīm. Dievam nevajag daudz ļaužu, lai izcīnītu lielas uzvaras.
Dievam vajag tos, kuri deg par viņu un kuri ir gatavi sekot. Un sekot uz kādiem nosacījumiem? Bez nosacījumiem, tāpēc, ka viņa mīlestība ir bez nosacījumiem, kas nozīmē, ka mēs ejam, mēs atdodam visu sevi, šeit mēs esam, dari, ko tu gribi. Un tas arī viss. Viss ir tik ļoti vienkārši, ka tas izklausās tik ļoti sarežģīti, ka liekas, ka tas ir neiespējami, bet tomēr tas viss ir ļoti iespējami, jo tajā brīdī, kad mēs atdodam visu sevi, tad viņš var sākt dot visu sevi. Cik nu mēs esam atvēruši, tik viņš sevi dod. Un tik viņš darbojas. Mēs daudzkārt prasām, Dievs darbojas lūdzu šajā dienā, Dievs dari kaut ko, dari šo, dari to. Patiesībā Dievs darbojas visu laiku. Tas ir viens no šodienas pantiem, kuru es nepierakstīju un es neatradu ātrumā, bet viņš ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 5. nodaļā, kur stāv rakstīts: Mans tēvs darbojas, un arī es darbojos, ko saka Jēzus. Mans tēvs vēl aizvien darbojas. Tātad Dievs nepārstāj darboties, un viņš aicina arī mūs kā darba biedrus, kā tos, kuri ir uzticami, kā tos, kurus pasaucot, kuri aizies, kā tos, kuriem ir ieliks dzīvības vārdu, viņi aizies dzīvības vārdu, kā tos, kuriem ir ieliks kādu uzdevumu, viņi aizies izpildīt to uzdevumu. Nevis, lai pagodinātu savu vārdu un spīdētu ļaužu priekšā, bet lai pateiktu, Dievs ir tas, kurš ir devis, Dievs ir tas, kurš dod, nepārmestams bagātīgi daļ tā, ka viņš katru no mums mīl. Un tas ir tas, ko viņš dara. Viņš nepārstāj darboties, viņš vēl joprojām strādā. Bet Dievam vajag uzticamos. Dievam vajag tos, kuri ir gatavi iet bez nosacījumiem. Piemērs pirms Dāvida ir ķēniņš Sauls. Vai ķēniņš Sauls kaut ko nezināja no tā, ko Dievs grib darīt? Zināja. Un īstenībā tagad mēs tieši tāpēc palasīsim, ka daudzkārt mēs paši esam kā ķēniņš Sauls, mēģinādami paklausīt Sātana meliem un noticādami no visas sirds tam, ka mēs neesam gatavi, mēs neesam pietiekami kvalificēti, mēs neesam pietiekami gudri, mēs neesam mācījušies. Man nav tāds mantojums no ģimenes, kur man ir mācīts no bērnu dienām. Man ir trūkums tur, man ir trūkums vēl kaut kur. Mēs esam gatavi pravietot par savu dzīvi melus tik daudz, kad liekas, kā mums tas neapnīk. Un tad brīnamies, kāpēc mēs grūti kaut ko darām, daļ tā, ka mēs vienkārši pravietojam melus. Un meliem mēs ticam daudz labprātāk cilvēku būdami nekā Dieva vārdam, kas ir patiesība. Vai tā nav? Vai es viens tāds esmu, kurš esmu dzirdējis daudz ko par savu dzīvi, pats ar savu mutu apliecinādams visādas blēņas? Mēs visi tā esam darījuši. Un mēs, diemžēl, tām lietām, kas mums nav, daudzkārt ticam daudz vairāk, un tur mūsu ticība ir tik nesagraujama, kā klints gluži. Bet klints ir lūk šeit. Šis vārds, ko Dievs par mums saka, tā ir tā klints. Un mums ir jāgrib nomainīt klinti. Mums ir jāgrib nomainīt tos mūsu visus redzējumus par to, ko mēs nevaram, pret to, ko mēs varam, tā kunga mūsu dzīvā Dieva vārdā. Nevis savā vārdā, bet tā kunga dzīvā Dieva vārdā. Jo tur mēs runājam taisnību, ka mēs nevaram, jo mēs jau tiešām nevaram. Bet mums ir aicinājums, un patiesība ir tā, ņem tā kunga dzīvā Dieva vārdu, un tagad tu vari. Ja vien tu saki, ka Jēzus ir tavs kungs, tad tu vari. Un turpmāk teikt, ka tu nevari, ir meli. Turpmāk, ja es saku, es nevaru, es meloju. Saprotam? Un katra meli ir netaisnība. Un priekš kam mums ir vajadzīga netaisnība? Kā Dieva bērniem? Ne priekš kam? Tāpēc mums nekāds ceļš nav ejams ar netaisnību. Bet tagad paskatāmies, lūk, ko Samuels, 1. Samuela 9.13. Pirmais, ko Dievs dara, tad, kad viņš mūs aicina, viņš vienmēr, un vēlreiz saku, vienmēr mūs sagatavo. Viņš nekur neaizsūta savus bērnus nesagatavotus. Un pārējām nedaudz pāris rakstvietām cauri. 1. Samuela 9.13. Tātad 9.13 stāv rakstīts, kas? Kad ieiesiet pilsētā, tad jūs varēsiet viņu vēl sastapt, pirms viņš dodas augšā kalnā ēst upura mielastu. Tauta nevar to baudīt pirms viņa atnākšanas, tātad pirms Samuela kā pravieša. Jo viņam vispirms upuris ir jāiesvētī, un tikai pēc tam to var baudīt tie, kas ir aicināti. Tāpēc tagad ejiet, jo šodien jūs tiešām to sastapsit. Tātad Saulam, kurš meklē tēva ezeļu mātes,
viņam pasaka, kad ir Samuels, tātad pravietis, kur piepildās visu, ko viņš saka. Un lūk, pirmā mācība, kuru Sauls jau dabū no Dieva patiesībā sagatavotu, pirms vispār vēl kaut kas viņa dzīvē ir pateikts, viņš saka, lūk, pravietis, kamēr pravietis nebūs svētījis upuri, neviens, nekur, neko nesāk ēst. Tātad Dievs ir iecēlis savu svaidīto, kurš pasaka, es svētu, un viņš atraisa kaut ko, un lietas sāk notikt. Saprotam? Šis ir svarīgi. Tālāk aizējam uz 10.13, tātad uz 10. nodaļu 8. pants. Un starp citu šo Sauls pilnībā arī paklaus un pilnībā arī izdara. Un tālāk, tad, kad viņi runājuši, Samuels ir pateicis Saulam, ko Dievs viņa dzīvē grib darīt, tātad viņš grib svētīt viņu par ķēniņu, tad 10. nodaļa 8. pants. Bet tev būs noiet man pa priekšu uz Gilgalu, un redzi, arī es nākšu lejā pie tevis, lai nestu dedzināmos upurus un arī kaujamos pateicības upurus. Bet tev tur jāgaida 7 dienas, tiekams es pie tevis nāku un saku, kas tev ir jādara. Piefiksējam, tātad otrā lieta, Samuels nāks svētīs upurus, un otrais, tev tur ir jāgaida 7 dienas. Un ejam tālāk, lai saprastu, kāpēc šis ir svarīgi. Tālāk ir 13. nodaļā, no 8 līdz 14. Turpat 1. Samuela 13. nodaļa, 8 līdz 14. Tā viņš gaidīja 7 dienas līdz Samuela noliktajam laikam, bet kad Samuels nenāca uz Gilganu un ļaudis, kas bija pie viņas, sāka jau izklīst, tad Sauls sacīja, atnesiet šurp pie manis dedzināmo upuri un kaujamo pateicības upuri, un viņš upurēja dedzināmo upuri. Un notika, tikko kā viņš bija pabeidzis upurēt dedzināmo upuri, redzi, tad atnāca Samuels. Un Sauls izgāja viņam pretī, lai viņu apsveiktu. Un Samuels sacīja, ko tu esi darījis? Un Sauls atbildēja, kad es redzēju, ka ļaudis klīst projām no manis, un tu noliktā laikā nenāci, un filistieši ir sapulcējušies Mikmašā, tad es domāju, tagad filistieši dosies pret mani uz Gilgalu uzbrukumā, bet es vēl neesmu paspējis tā kunga priekšā izlūgties žēlastību. Tā es iedrošinājos un nesu dedzināmo upuri. Tad Samuels atbildēja Saulam, tu esi aplam darījis. Tu neesi izpildījis tā kunga sava dieva bausli, ko viņš tev bija pavēlējis, pat laban, tas kungs būtu tavu ķēniņa varu pār Izraēlu apstiprinājis uz mūžīgiem laikiem, bet tava ķēniņa valsts nepastāvēs. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņas sirdsprāta, un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valdnieku, jo tu neesi izpildījis, ko tas kungs bija tev pavēlējis. Tātad, ko dara Sauls? Sauls ņem un upurē un dara darbu, kas ir aizliegts ķēniņam. Saprotam šo? Pirmkārt, Sauls ko dara? Formāli Sauls paklausa. Viņš nogaida 7 dienas, bet nobīstās no tā, ka ir jau ienaidnieks turpat priekšā un dara to, kas ķēniņam ir aizliegts. Ķēniņam ir vara pār tautu, ķēniņam ir jāvalda, bet ķēniņam nav atļauts pieskarties upurim, tāpēc, ka priekš tā bija priesteri vai šajā gadījumā pravietis, kurš to darīja. To nedara ķēniņš. Saprotam šo? Un šim ir nozīme. Dievs no ķēniņa arī atprasa pēc ķēniņa augstumiem. Viņš ne tikai ieceļ, lai cilvēks valdītu, bet viņš arī atprasa. Tieši tādu paklausību viņš arī prasa. Gribi būt ķēniņš, gribi valdīt, tad lūk arī nosacījumi ir lūk šādi. Tas nav stāsts par to, ka mēs valdam, bet paklausībā esam mazi bērni, kā sanāca no Dievs pieņem par labu. Nē, Dievs nepieņem par labu, Dievs sagaida kaut ko no mums. Tajā brīdī, kad viņš uztic, viņš arī sagaida. Un kas ir interesanti, viņš mūs ir sagatavojis, jo viņš mums ir pateicis, kas ir labs, taisnīgs, patīkams. Viņš ir pateicis, ko viņš no mums sagaida. Tas nav tā, ka viņš mūs izsūta, iedod uzdevumu, un mums pašiem ir jāizdomā, ko tagad ar to visu darīt. Tas viss mums ir zināms. Tajā brīdī, kad Dievs tevi sūta, tad zini, kad tev tiek uzticēts uzdevums. Tu jau zini patiesību. Tu vari domāt, ka tu nezini, tu vari mēģināt stāstīt sev, ka tu nezini, bet īstenībā tu zini. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad Dievs tevi sūta, viņš tevi ir sagatavojis. Tu jau esi sagatavots, jo tu esi informēts par Dieva gribu tavai dzīvei. Tu esi informēts par darāmo darbu, un tu jau zini, kā darbs ir jāizdara.
Kur ir problēma? Problēma ir mūsu cilvēcīgās acis, kuras redz mūsu priekšā ienaidnieku tajā brīdī, kad mēs ejam izpildīt darbu. Tā redz mūsu nekvalificētību, tā redz mūsu visas tās nespējas, jo Dievs jau tad nav acu priekšā tajā brīdī. Kur ir Dievs? Tepat jau viņš arī ir. Tikai mēs viņu neredzam fiziskajām acīm, bet mēs viņu kā redzam? Savā ticībā. Savā ticībā mēs skatām savu kungu mūsu priekšā ik brīdi. Un tas ir tas ceļš, kā mēs ejam un uzvaram. Ticībā, atkal un atkal ticībā, jo bez ticības Dievam nevar patikt. Tajā brīdī, kad Sauls redzēja ienaidnieka karapulkus, kuri metas virsū, grūti ir Saulam pārmest to, kā mēs varam iet, neupurējot. Jo tas bija tas, kā viņi tika audzināti, tas bija veids, kā visa tā viņu ticība bija balstīta. Tas jau nav tā, ka tā ir tāda maza lieta. Formāli Sauls saka, kā es varu iet, ja nav izdarīts tas un tas. Bet pat, ja nav izdarīts tas un tas, tad tev nav jādara tas, ko Dievs tev neprasa, kā ikvienam no mums. Bet mums ir pilnībā jāizpilda tas, ko Dievs mums ir teicis izdarīt. Tā ir. Mums ir ļoti viegli skatīties uz to, ko izdarīja brālis vai māsa. Mums ir ļoti viegli paskatīties un pateikt, ko neizdarīja brālis vai māsa. Bet mūsu uzdevums ir paskatīties, ko izdarīja mans vārds uzvārds. Spogulī jāpaskatās. Tur mēs redzam to, kurš ir tas, kurš ir aicinātais. Un ik viens no mums mēs esam aicinātie. Ir kāds neaicinātais šeit? Redz, neviens. Jo visi mēs esam aicinātie. Dievs ikvienu ir aicinājis. Neviens nav šeit tāds, kurš nav aicināts. Neviens. Dievs uz tevi runā, draugs. Dievs runā uz katru no mums, un Dievs katram no mums iedod kaut ko, jo viņš mūs grib pie sevis. Un ne tikai vilkt pie sevis, bet arī sūtīt. Jesajam viņš saka, kuru lai es sūtu. Un tajā brīdī, kad viņš sūta, viņš dedzina lūpas ar ogli no altāra, kas nozīmē, ka viņš sagatavo, kas nozīmē, ka viņš pasaka, tu esi gatavs, tagad ej un dari. Es tik ātri runāju, ka pašam ir grūti tikt līdzi, bet tas nekas. Mums ir maza laika, vienmēr es pārtērēju viņu, tāpēc ejam tālāk. Tajā brīdī, kad mēs esam kļūdījušies, un pat, ja mēs neesam izpildījuši to, ko Dievs ir teicis, Dievs neatraida nākošajā dienā mūs kā nekam nederīgus un izmetot ārā mēslēnē. Nekā tam līdzīgi. Dievs dod vēl un vēl un vēl iespējas. Un arī Saulam tika dota vēl iespēja. Un to mēs lasām 15. nodaļā. No 1. līdz 4. pantam. Tātad 1. Samuela 15. nodaļa, 1. līdz 4. Tad Samuels runāja ar Saulu. Tas kungs ir mani sūtījis tevi svaidīt par ķēniņu pār visu tautu, pār Izraēlu. Un tagad uzklausi tā kunga vārdus. Tā saka tas kungs Cebots. Es piemeklēšu Amaleku tās pārestības dēļ, ko tas ir nodarījis Izraēlam, aizsprostodams viņam ceļu, kad Izraēls nāca no Eģiptes. Tādēļ ej tagad un sakauj Amaleku, iznīcini visu līdz pēdējam, kas vien tam pieder. Nesaudzē nevienu no viņiem, nedz arī kaut ko no viņa kustoņiem. Liec, lai aiziet nāvē gan visi vīri, un sievas, gan bērni, un zīdaiņi, vērši, un visi sīklopi, kamieļi un ēzeļi. Tad Sauls to darīja tautai zināmu, un viņš tos pārskaitīja Telaimā, jo to bija 200,000 kājnieku un vēl 10,000 vīri no Jūdas. Tātad Saulam skaidri tiek pateikts, ko Dievs no viņas sagaida. Ir saprotams uzdevums ar pravieša muti nodots tālāk Saulam. Ķēniņš to saprot? Saprot, pareizi. Jūs varat droši arī piedalīties tajā visā, būs daudz ne tikai siltāk, bet vieglāk mums iet uz priekšu. Tātad Sauls zina, ko Dievs no viņas sagaida. Un Sauls par to painformē visu tautu, kā mēs tikko to lasījām. Tā ir? Tātad gan Sauls, gan visa tauta zina, ko Dievs no viņiem sagaida. Un tauta iet uzdevumā. Tauta iet iznīcināt Amaleku. Tā ir? Ejam tālāk. 13 līdz 24. Kas tur stāv rakstīts? 13 līdz 24. Kad Samuels atnāca pie Saula, Sauls viņam sacīja, esi tā kunga svētīts. Es esmu izpildījis tā kunga pavēles. Tad Samuels sacīja, bet ko nozīmē šī avju blēšana manās ausīs? Un kas tā ir par vēršu maušanu, ko es dzirdu? Tad Sauls atbildēja, no amalekiešiem mūsu ļaudis tos ir atveduši, jo viņi ir pataupījuši traknākās avis un brangākos vēršus, kā kaujamo upuri tam kungam, tavam dievam, bet pārējos mēs esam pilnīgi iznīcinājuši.
Tad Samuels atbildēja Saulam: pietiek, es tev pateikšu, ko tas kungs man ir teicis šajā naktī. Tad es viņam teicu: runā. Un Samuels sacīja: vai tas tā nav, kad tu pats izlikies niecīgs savās acīs? Tad tu kļuvi par Izraēla cilšu galvu, un tad tas kungs tevi svaidīja par ķēniņu pār Izraēlu. Un tad tas kungs tevi sūtīja ceļā un tev sacīja: ej un izdeldē tos grēciniekus, tos amalekiešus un karo pret viņiem, līdz kamēr tie ir izdeldēti. Kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēlē, bet esi maldījies laupīdams un esi darījis to, kas ir ļauns tā kunga acīs? Tad Sauls sacīja Samuēlam: es esmu gan klausījis tā kunga balsī, un esmu arī gājis pa to ceļu, pa kuru tas kungs man ir sūtījis, un es esmu atvedis Agagu, Amalekas ķēniņu, bet amalekiešus es esmu pilnīgi iznīcinājis. Bet tauta no salaupītā ir paņēmusi sīklopus un lielopus, kuri bija vislabākie starp izdeldējumiem, lai tos nestu Gilgalā kā kaujamo upuru tam kungam, tavam dievam. Un Samuels sacīja: vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks, un sturgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevari būt ķēniņš. Tad Sauls sacīja Samuēlam: es tiešām esmu grēkojis, jo es esmu pārkāpis tā kunga pavēli un arī tavus vārdus. Patiesi, es vairāk bijos karavīrs un paklausīju viņu balsī. Lūk, gari sanāk lasīt, bet šim ir liela nozīme, lai mēs saprotam šo pilno bildi, kas šeit ir. Tātad Sauls un tautas zina, kas ir jādara. Ko viņi izdara? Sauls atved ķēniņu, sev līdzīgo atstāja dzīvu. Pārējā tauta saka: mēs esam gatavi labāko upurēt. Kādēļ? Jo ir viegli upurēt pārējos, kas nav tavējais. Nav grūti pienest citus kristiešus kā upurus, kad mēs jau runājām ātrāk, bet ir grūti pienest sevi kā upuri, kurš mirst pareizi. Es viens tā laikam daru visu laiku, bet nekas. Turamies. Tātad tas, kas mums ir grūti izdarāms, ir atnest upurim dzīvu, svētu, tīkamu, Dievam patīkamu. Kā Dievs nosauc amalekiešus? Par grēciniekiem, par tie, kuri ir nekam nederīgi, par tiem, kas ir jāiznīcina. Lūk, kāpēc upuris, kuru mēs atnesam, ir svēts, tīkams, Dievam patīkams, dēļ tā, ka Jēzus ir mūsos, un Jēzus mūs ir šķīstījis. Jēzus mūs ir padarījis svētus, viscaur tīkamus un patīkamus viņam. Un tad, kad mēs sakam, mēs atdodam visu sevi, tad mēs esam kā patīkama smarža, kas deg priekš viņa, kas iepriecina viņa sirdi. Iepriecina kādēļ? Ne jau tā nāve viņu iepriecina viņu tas, kāds ir atbrīvojis vietu, lai es caur viņu varu darboties. Kāds ir pateicis jā, lai es varu sākt savu darbu caur viņu. Dievs tik un tā izdarīs to, ko viņš ir iecerējis, bet viņam vajag traukus. Un kāds ir pateicis: es esmu gatavs. Man ir vienalga mana dzīve, man ir vienalga manas intereses. Es gribu, Dievs, lai mana sirds ir tava sirds. Es gribu piepildīt savu sirdi ar to, kas ir tavā sirdī. Es gribu būt trauks, kur tu vari lietot savam godam tad, kad tu gribi, tā kā tu gribi, tur, kur tu gribi. Lai kas arī būtu tavā sirdī, es gribu būt tur. Un tas nav viegli. Tas nav viegli, jo mums ir jāmācās aizliegt sevi, un mums ir jāmācās paklausīt Dievam līdz sīkumiem. Un ir kādi nosacījumi: ja mēs mīlēsim pasauli un tos traknos vēršus vairāk kā viņu pašu, tad mēs nekad neaiziesim līdz galam izpildot. Mēs nespēsim izpildīt, jo mums tie traknie vērši būs vērtība. Āvis mums būs vērtība. Reliģiska kalpošana mums būs vērtība. Daudz kas mums būs vērtība, tikai ne viņš pats. Bet viņš saka: es gribu, lai visa vērtība esmu tikai es un tikai es. Esošais, tas, kurš ir dzīvais, tas, kurš valda, tas, kurš ir sākums un gals, tas, kuram ir labas, miera, glābšanas, pilnas domas par katru no mums, tas, kuram ir mērķis katra mūsu dzīvei, tas, kurš ir gatavs mūs piepildīt ik reizi, kad vien mēs to ļausim, ik reizi. Tas ir viņš, un tikai vienīgi viņš, un viņam ir jāiemācās paklausīt, bet, lai viņam paklausītu, ir jāizliedz sevi, ir jābūt gatavam aizliegt sevi līdz galam. Un tas, dārgie, ir process. Tas, ko Sauls sākumā saka: es izdarīju gan, es visu izdarīju tieši tā, kā tu pavēlēji. Beigās, kad Samuels sāk laust ārā Saulam rokas, tad Sauls saka: labi, neizdarīju, es paklausīju tautai, bet mēs atnesam labāko.
Mēs gribam tam kungam, tāvam dievam. Un kur ir lielā problēma? Samuels Dievu sauc par savu dievu. Sauls Dievu sauc par Samuela dievu. Kas nozīmē, ka Saula sirds ir pilna ar to, kas ir pasaulē, ar barotiem vēršiem un avīm. Savukārt Samuela sirds ir pilna ar to Dievs, ko tu gribi darīt. Ieraugām atšķirību. Kamēr Dievs nav mūsu Dievs, bet ir draudzes, ir cilvēku, ir vēl kāda cita Dievs, tik ilgi mēs nekādīgi nevaram viņu saukt par savu, jo mūsu sirds ir pilna ar kaut ko sazina ko. Vai mums nav cerība tādēļ? Mums ir cerība. Vienkārši izmetam ārā un nokaujam Amaleku savā dzīvē. Nokaujam tos barotos vēršus, kurus esam atstiepuši no pasaules. Nokaujam to ērtumu un tās lietas, kurām mēs gribam sekot vairāk kā Dievam. Un tas arī viss. Mēs šodien varam šeit taisīt upurēšanu. Jo tā upurēšana nebūs no tā, ka mums ir jāskrien mājās un tagad kopīgi jānes pilsētas laukumā grāmatas dedzināt. Ja tā ir, droši arī to varam darīt. Upurēšana ir vajadzīga no tā, ka mēs dedzināsim ārā visus tos elkus, kurus mēs nesam savā sirdī. Mēs kausim tos traknos vēršus un tās pārbarotās avis, kuras mēs esam atvilkuši no pasaules savā sirdī un tādā veidā neļaujam Dievam darīt to, ko viņš grib. Jo neļaujam vienkārši viņam ieņemt to vietu, kuru viņš grib un uz kuru viņš aicina. Un priekš tā viņam ir vajadzīgi Dāvidi. Priekš tā viņam ir vajadzīgi daudzi Dāvidi. Jo ko dara Dāvids? Dāvids saka, es iešu. Tu Dievs man aicināja, es iešu. Atminamies, Dāvids pēc tam, Filipa, ko es tev teicu, 17. nodaļā bija, un kāds bija pants? Es nebiju pierakstījis un uz vietas meklēju. 45? Jā, lūk, ir. Tātad 1. Samuela 17, 45. Bet Dāvids sacīja filistietim, tu, tātad Goliātam, tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kaujas vāli. Bet es eju tev pretī tā kunga Cēbota vārdā, kas ir Izraēla karapulku dievs, kuru tu esi izaicinājis. Šodien tas kungs tevi nodos manā rokā. Un es tevi nosūtīšu, un tavu galvu, un es tevi nocirtīšu, un tavu līķi līdz ar filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debes un zvēriem virs zemes, lai visa pasaule zina, ka Izraēlam ir Dievs. Un lai atzīst visa šī kara saime, ka tas kungs neizglābi nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu, jo karš pieder tam kungam, un viņš jūs nodod mūsu rokā. Un šī ir viena no lielajām atklāsmēm, kuru es saņēmu priekš sevis un priekš katra no mums. Tas kungs neizglābj nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu, jo karš pieder tam kungam. Un tagad iztēlojamies situāciju. Visa tauta stāv kara laukā, viņam ir priekšā pārējie ienaidnieki, un kāds, kurš ir gana traks pēc Dieva, saka, tas kungs neizglābj ar šķēpu un ar zobenu. Ar ko tad, lai viņš izglābj kara laukā? Un šajā gadījumā pat nav domāts akmenis. Šajā situācijā pat nav domāts akmenis. Tas kungs neizglābj nedz ar šķēpu, nedz ar zobenu, bet tas ir tā kunga karš. Un Dievs man iedeva ļoti konkrētu atbildi man pašam. Es nemazums esmu finansējis karojis gadiem. Tā ir bijusi cīņa. Un zināt, ko Dievs man pateica? Dievs pārfrāzēja man šo pantu. Tas kungs neizglābi finansiālās problēmās ar finansēm. Halo? Tas kungs neizglābi finansiālās problēmās ar finansēm. Tas kungs slimību neārstē ar zālēm. Tas kungs trūkumu, jeb kāda veida trūkumu neārstē vai nepiepilda ar dvēseliskām metodēm. Kā tad viņš to dara? Un te ir atslēga. Tas ir tā kunga karš. Un ziniet, ko Dievs parādīja? Ļoti konkrēti. Kamēr karš ir manējais, es spēju risināt problēmas tikai finansiālas ar finansēm, slimības ar zālēm,
trūkumu, jeb kādu ar to lietu aizpildīšanu. Un tas palīdz pārsvarā veselu dienu, vai nedēļu, vai kādās situācijās mēnesi. Bet tas ātri ļoti iziet. Cik ātri ienāca tas mierinājums, tik ātri mierinājums arī pazūd. Tāpēc, ka dvēsele nespēja visu mūžu, kamēr mēs esam šeit virs zemes, noturot mūs tajā, pēc kā mēs ilgojamies, to spēj tikai Dieva gars mūsos, tikai pats Dievs. Un ziniet, kur ir lielā atslēga? Tas ir tā kunga karš, kas nozīmē, gribi risinājumu, iemācies atdot savu dzīves situāciju tam kungam, lai tas kļūst par viņa karu. Un tajā brīdī, kad tas kļūst par viņa karu, tad viņš sāks par tevi cīnīties. Tad viņš piecelsies no sava troņa un izstieps savu labo roku pār tavu situāciju, lai tavā situācijā atnāk uzvara. Un viņam nav vajadzīgs tajā brīdī sākt drukāt naudu, viņam nav vajadzīgs sākt tajā vietā ražot debesīs zāles, viņam nav vajadzīgs vīriem sievas un sievām vīrus sākt sūtīt vēl kaut kur. Viņš pasaka vārdu un ir darīts. Viņš pateica vārdu un ir darīts. Pēc tam fiziskajā pasaulē, aizejot un sakaujot visi izrēlieši, kad sakauja filistiešu, vai tad viņi pēc tam nelietoja zobenu? Lietoja. Bet kas bija pirmais? Dievs pateica vārdu un bija nolemts. Un darbs jau bija padarīts. Tāpēc, ka garīgajā pasaulē Dievs pateica, ir izdarīts. Tālāk jūs ejiet, pabeidziet darbu, izdariet miesīgo daļu. Bet visu pirms risinājums nāk no garīgās pasaules. Tieši tāpēc vārds saka, mēs esam svētīti ar visāda veidu garīgu svētību, kur debesīs. Kas nozīmē, ka tur ir visa tā pilnība. Mūsu uzdevums ir iemācīties pavadīt laiku Dievu tūmā, iemācīties kopt attiecības ar viņu, iemācīties skatīties mūsu ķēniņam acīs, iemācīties savas sirdis savienot ar mūsu ķēniņa sirdi, lai mēs sākam domāt tā, kā domā viņš, lai mūsu sirdī sāk sāpēt lietas, kuras sāp viņam, lai mūsu sirdīs ir prieks par to, par ko ir prieks viņam. Un tad, kad mēs esam viens ar viņu, tad karš ir viņa karš. Un mēs esam tie, kurus viņš vienkārši izsūta, izdari. Tas ir brīnišķīgi. Izrādās, ka mums ir tik maz jādara, bet mēs esam tik darbīgi. Un tā ir cilvēcīgā būtība. Cilvēcīgā būtība grib skriet nepārtraukti, cerot, kad izdarot 1001 darbu, mēs izpelnīsimies Dievu labestību. Jo mēs būsim labāki, mēs būsim paklausīgi, mēs būsim tādi, mēs būsim šādi. Nē, mēs nebūsim ne tādi, ne šādi. Mēs esam viņa mīļie bērni. Un viņš mūs mīl tāpēc, ka viņš mūs mīl. Nevis no mūsu darbiem, nevis no mūsu skriešanas vai no mūsu gulēšanas. Viņš mīl mūs tāpēc, ka viņš mūs mīl. Un viņš ir mūs radījis, viņš ir mūs veidojis. Tāpēc viņš arī par mums ceļas, viņš mums dara visu, kas ir vajadzīgs. Lai mēs staigātu uzvarā. Mūsu uzdevums, vai mēs esam gatavi nomirt priekš sevis, lai iegūtu viņu, lai iegūtu to, kuram ir miera un glābšanas domas par mums, lai iegūtu to, kurš runā dzīvību, kurš pats ir dzīvība, kurš atnes dzīvību visur, kur viņš parādās, kurš atnes gaismu visur, kur viņš parādās, kā mēs jau to šodien dzirdējām. Vai mēs esam gatavi tajā iet? Vai mēs esam gatavi tajā iet? Un tas ir mūsu uzdevums. Vai mēs esam gatavi pilnībā izpildīt to, ko viņš mums saka? Tāpēc, ka viņš mums pasaka, kas mums ir jādara. Un tajā brīdī, kad viņš mums ir pateicis, kas mums ir jādara, viņš mums nav izsūtījis kādā vietā, uz kuru mēs esam negatavi, kurā mēs neesam sagatavoti vai mācīti vai neesam informēti. Mēs visu to zinām. Brīdī, kad Dievs tev piedāvā kādā veidā iet un pakalpot viņam, tad tu zini, ka tu zini, jo tu jau esi dzirdējis. Vai tu esi kvalificēts? Iespējams, ka nē. Vai Dāvids bija kvalificēts sist Goliātus? Visticamāk, jau ka nē. Ko Dāvids bija darījis? Dāvids bija mācījies nokaut lauvu, Dāvids bija iemācījies nokaut lāci ar kailām rokām. Ieraugām tādu ilustrāciju. Isais, Dāvida tēvs, viņi taču nesēdēja, visticamāk, ka Dāvids nesēdēja Isajam klēpī, un Isais rāda viņam bilžu grāmatu, kurā tā bērns tev vajadzēs plēst lāci, šādi vajadzēs iedot lauvai un saplēst viņu gabalos. Vai viņi to tādā veidā ilustrācijas gaida cauri jau bērnībā, kā tas ir jādara? Tā nē. Isais pateica, re, ko ir mana savis, redz, ko ir mani lauki, duj, un gani mana savis. Uz ko mēs esam aicināti?
Ko Pēterim Jēzus saka? Bez duj gani mana savis, vai ne? Tieši to pašu viņš pasaka arī mums. Ej un gani mana savis. Gani pieskati manas jērus iesākumā, pēc tam gani mana savis. Tātad arī mēs ik viens esam sūtītie. Arī mēs ik viens no mums esam aicinātie. Un kurš ir tas, kurš mūs sūta? Ķēniņš. Tas ir tas, kurš mūs sūta. Daļ tā, ka viņam ir brīnišķīgas domas par mums. Daļ tā, ka viņš mūs redz kā tādus, kuri spēj aiziet un aiznest. Daļ tā, ka viņš ir sagatavojis mūs, lai mēs aiznestu. Daļ tā, ka viņš ir gatavs iedot mums no sava, lai mēs ar to dalītos un neturētu to kā laupījumu. Tieši tāpat kā Jēzus pats to neturēja par laupījumu. Arī mēs neesam aicināti turēt to par laupījumu. Tas, ko esam saņēmuši no viņa, nav domāts tikai lietošanai ģimenes lokā, mājās, aiz slēgtām durvīm. To, ko esam saņēmuši, ar to mēs arī dalamies. To, ko esam saņēmuši, to mēs arī parādām. Tas, kas ir mūsu lielā žēlastība, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur Jēzus ir devis žēlastību un žēlastība nebēdā par tiesu, kas nozīmē, ka pat ja mēs esam 1000 reizu kļūdījušies, mēs nesatraucamies, kā būs, man vēl kaut kas jāpadara, mudīgi ir jāizlīdzina man negatīvā bilance, vēl ir jāizdara 1002 labi darbi un tikai tad es būšu pa nulēm. Nē, mēs tā nesatraucamies par to. Mēs nemēģinām kalkulēt, cik mums bija slikti darbi un cik ir labi darbi un kā mēs beigās līdzsvaru kā minimums varam panākt ar to. Mūsu uzdevums ir ko izdarīt. Šodien ir žēlastības diena. Šodien, ja tu pateiksi savam kungam jā, tad viņš sāks tev šodien lietot. Neatkarīgi no tā, ko tu darīji vakar, neatkarīgi no tā, kāda bija tava dzimta līdz šim, neatkarīgi no tā, kāda ir bijusi tās mācības un informācija, kas ir nākusi tavā galvā un tavā sirdī, neatkarīgi no tā, viņš ir gatavs tevi sākt mācīt. Jā, vien tu pasaki, jā, es gribu. Ja tu saki, man ir dārgāka mana māja, ja tu saki, man ir dārgāks mans darbs, ja tu saki, man ir dārgāka mani plāni, ja tu saki, man ir dārgāka mana dzīve un es neesmu gatavs viņu ziedot, tad zini, ka tas nevar notikt. Tas, par ko mēs šeit runājam, līdz galam nevar notikt. Vai tādēļ tu tiksi atradīts? Nē, netiks atradīts. Ja es ir tavs kungs, tu esi glābts. Bet viņš aicina uz kaut ko vairāk. Viņš aicina nepalikt tikai tajā vien, ka mēs esam izglābti un ka mums ir labi ar viņu. Viņš aicina, vai tu esi gatavs kļūt par manu sirdi tur, kur tas ir vajadzīgs. Vai tu esi gatavs būt par manu gaismi tur, kur ir tumsa. Vai tu esi gatavs aiznest kaut ko no tā, kas ir mans, vietā, kur ir kādam, kuram ir vajadzība. Un tas tik un tā noteikti caur labiem darbiem, redzam? Tik un tā jau labie darbi nekur nepazudīs. Bet kas ir? Kas ir tas, kādēļ mēs ejam? Mūsu ķēniņš mūs sūta, jo mums ir attiecības ar viņu. Mēs dzirdam viņa balsi, mēs dzirdam savā labā gana balsi. Un mūsu labais gana saka, tur ir viena no manām avīm, kur ir sasist, aizēja aizlūdz par viņu, aizēja sastiprina viņu, aizēja apģērba viņu, aizēja izdara kaut ko, aizēja aizved viņu, aizēja atved viņu vai kaut ko jebko, pasaka iedrošināja vārdu, pamāca viņu, stiprina viņu, izdari kaut ko. Bet tas jau nāk no ķēniņa pavēles, nevis no burta, tāpēc, ka burts nokauj. Mēs varam paņemt labas lietas no Bībeles, un mēs varam sisties kā pliki pa nātrēm, un tā arī nekad neiegūtu tādu apmierinājumu un prieku tajā, jo ne jau burts ir tas, kurš mūs dzen uz priekšu. Gars ir tas, kurš dara dzīvu. Mēs varam izlasīt šeit daudz instrukcijas, kā mums vajadzētu rīkoties, un mēs jau nerīkotos pēc sātana pavēlēm, bet mēs rīkotos dvēseliski. Un tas nav tas pilnīgais, uz ko Dievs aicina. Dievs saka, gars dara dzīvu. Tātad mums ir jāvadās no tā, ko saka svētais gars. Lai tā brīdī, kad mēs iesim kādu apģērbsim, tad mums ir iespēja to darīt savā spēkā, vai mums ir iespēja to darīt pēc tā kunga pavēles. Un tā kunga pavēle ir ikvienam, kurš ir gatavs viņu dzirdēt. Kungam nav problēmas ar pavēļu došanu, un viņš to nedod visu laiku armijā ar pātagu, viņš to dod, vai tu gribi dzirdēt. Bet pirms es tev sūtu, nāc pavad laiku ar mani. Esi manā tūmā, vienkārši skaties manās acīs, tāpēc, ka mēs, kā jau to pieminējam, mēs nevaram nekādīgi aiznest Dieva mīlestības pilno sirdi vietā, kur mēs paši neprotam mīlēt. Ja mēs paši neesam līdzjūtības pilni, mēs nekad nesasniegsim to pilnību, uz kuru Dievs aicina. Tāpēc, ka mums ir jājūt līdzi tajā brīdī cilvēkam, kad mēs ejam izpildīt viņa uzdevumu. Un uz to Dievs mūs māca. Un tur mūs Dievs trenē, viņš mūs veido. Ir lietas, kurām mēs paši ejam cauri. Zināt, kā Smits Viglsvorts bija teicis? Liela ticība dzimst lielos pārbaudījumos. Tātad ir lielas situācijas, kurās mums ir vajadzīga liela ticība.
Un liela ticība tā nav dāvana, kura tā vienkārši nokrīt no gaisa. Liela ticība piedzimst lielos pārbaudījumos. Un tajā visā mēs ieraugām uzticamību no mūsu kunga. Ka tad, kad viņš mūs sūta, mums nereti ir šķēršļi. Ikreiz patiesībā, kad viņš mūs sūta, ir kaut kas, kur mēs pārvaram vai nu sevi, vai nu apstākļus, vai nu ir kāda notikuma kā pretestība. Ir dažādas lietas. Tā nekad nav, ka mums ir jāsako Dievam, un tur nav pilnīgi nekāda pretestība, ka pilnīgi nekas tādā čiliņā. Kā minimums mums ir jāpārvar sevi, un arī tā ir cīņa. Bet ļoti bieži tie vēl ir dažādi notikumi, kas ir ap to. Ir dažādi šķēršļi ceļā, lai aizietu līdz tai vietai. Tātad ar kaut ko jau mēs vienmēr cīnāmies. Bet ik reiz, kad mēs sakām, man ir vienalga, es pārvarēšu uz sevi, es pārvarēšu notikumus, vienalga, lai kas tas ir būtu, es pārvarēšu arī šķēršļus, lai izpildītu, jo mans kungs man ir devis pavēli. Un es nevaru palikt tāpat vien. Es nevaru palikt to neizpildījis. Jo es zinu, ka tad, kad viņš man ir sūtījis, pat ja manas acis rādīs, ka Goliāti stāv uz katra stūra, taču es zinu, ka dzīvs ir mans pestītājs. Es zinu, ka tad, kad viņš man ir iedevis uzdevumu, viņš man palīdzēs aiziet, jo viņš ir ar visu sevi ir ap mani un es esmu viņā, jo es neesmu viens. Pat ja es neredzu viņu, es zinu, ka viņš ir manī. Un mana ticība un paļāvība uz viņu ir tāda, ka man ir vienalga, jo es zinu, ka viņš ir ar mani. Tā ir? Un tas ir tas standarts, kādā veidā viņš mūs veido, kādus viņš mūs veido. Bet tas viss sākas ar to, kad mēs pasakām viņam savu jā, bez nosacījumiem. Cik būs tā latiņa, kādu mēs uzliekam, pēc tās viņš mūs ir vadījis. Ja mēs negribam, viņš mūs nevadīs nekur kā Dāvidus. Ja mēs neesam gatavi būt Dāvidi, viņš mūs nevadīs kā Dāvidus. Jo mēs vienkārši neesam vadāmi tādā veidā. Kāds bija Dāvids? Palasiet lūdzu 1. Samuela grāmatu un palasiet Dāvida attieksmi brīdī, kad Sauls viņu vajā un grib nokaut. Kāda ir Dāvida attieksme brīdī, kad Dāvids bēg no Saula un Dāvids ir paslēpies alā un tur ienāk ķēniņš Sauls pēc vajadzības un Dāvids vienkārši nogriež viņam stūri no drēbes, taču nenokauja. Viņš saka, es nekad neuzdrošināšos pacelt savu roku pret tā kunga svaidīto. Lūk, kāds ir standarts, pēc kura Dāvids dzīvo. Pēc tam tālāk, tad, kad ķēniņš Sauls ir nogalināts, tur ir kāds sūtnis, kurš saka, kad viņš atnesa redz, ko labas ziņas šķietam Dāvidam. Dāvidi, tavs ienaidnieks ir miris, Sauls ir nokauts, un viņš ir kaut kādā veidā palīdzējis tur vēl tam. Viņš saka, tu nelieti tāds, tu domā, ka tu nogalinādams tā kunga svaidīto, pat ja viņš tev to prasīja, tagad atnāksi pie manis un es tev došu ordeni par to. Nav vairs tā amalekieši. Jo vēl vairāk amalekieši bija jāiznīcina jau Saulam. Tātad, nākamais, pēc tam ir Saula dēls, ir kā ķēniņš, tur ir 2 nelieši, kuri nogalina Saula dēlu kā ķēniņu pār Izraēlu un atnāk pie Dāvida sakot, Dāvid, mēs esam iznīcinājuši to ienaidnieka pēcteci, kurš mēģināja tevi nogalināt un kura dēļ visa valstība nav tev nogriezt ādota vēl, jo Dāvids tajā laikā valdīja tikai pa Jūdu, pār Izraēlu 11 celtīm valdīja, neatceros vārdu, bet Saula dēls. Un Dāvids saka, jūs nelieši, jūs domājat, ka jūs esat nogalinājuši tā kunga svaidītā dēlu un ķēniņu pār Izraēlu, un es jūs tagad apbalvošu par to. Un Dāvids vienkārši spriež taisnīgu tiesu, saka, jūs esat nelieši, es ar jums neiešu kopā. Kaut gan tie nelieši bija superlabas kvalifikācijas, starp citu ieklausamies tajā. Viņi bija kara vadoņi, tie nebija kaut kādi tur sešanieki pa sētmalē mētājušies. Tie bija kara vadoņi, kuri zināja zobena mākslu, kuri varēja ļoti labi fiziskajā pasaulē aizstāvēt. Dāvids ko dara? Man nevajag tādus, kuri māk labi cīnīties. Man vajag tos, kuri ir uzticami. Man vajag tādus, kuri staigā pēc taisnības. Man vajag tādus, ar kuriem es kopā varu iet pēc tiem standartiem, pēc kuriem es gribu staigāt. Redzam šo starpību? Tas ir nopietni tajā brīdī, kad mums ir situācijas, un ka mēs sakam, jā, bet Dāvids jau nesaprat mana situācija, kad man pienāk rēķinis. Kā es varu darīt? Kā es varu nomaksāt nodokļus brīdī, kad man ir trūkums? Nē, pēc taisnības izdari to, kas tev ir jāizdara tur, un tad dari to ar pārējo, kas tev ir. Tad, kad Dievs prasa izdarīt šo vai to, kā es Dievs varu dot kādam, kad man pašam ir tik maz? Tad īstais laiks ir sēt, un īstais laiks ir darīt, ko Dievs saka.
Vai tad mums nebūtu atrodami attaisnojumi brīdī, kad mums ir vajadzība? Vai mums nav attaisnojums, kādēļ mēs sakām daudzkārt, kad mēs neesam kvalificēti? Mēs vienmēr esam kvalificēti, jo tas kungs ir ar mums. Un visas tās blēņas par to, kas mēs neesam, ir laiks ielikt vietā, kuru pēc tam iznesīs ārā uz miskasti. Tas arī viss. Tātad mēs jau neko nevaram šodien izdarīt. Mēs nenogalināsim Goliātus fiziskajā pasaulē, mēs neizcīnīsim visas cīņas mūsu dzīvē šodien, bet mēs šodien atkal un atkal mēs varam izdarīt lēmumu savā dzīvē un ticībā pateikt, Dievs, piedod man tās lietas, kuri ir elki, kuri stāv manā dzīvē kā elki, kuri manā dzīvē ir kā baroti teļi, kā avis, kuras es esmu atvilcis no pasaules savā dzīvē, kuru dēļ es neesmu paklausījis tavam vārdam. Ja ir lietas, kuras mēs labi zinām, mēs par to aizlūksim. Mēs īstenībā lūksim par šīm lietām, bet pirms mēs aizlūksim par to, lai Svētais Gars uzrāda tās lietas, kurās mēs neesam paklausījuši viņam un kurās mēs esam aizskrējuši garām, kā tādas, kas ir tās barotās avis un traknie teļi, jeb pasaule mūsu dzīvē, kuru dēļ mēs neesam paklausījuši Dievam, un kur mēs esam izgājuši uz kompromisu ar kādām lietām. Svētais Gars, mēs pēc tā šajā brīdī prasām. Svētais Gars, tu zini katru šo lietu, tu zini to darbu, ko tu dari pie katra no mums. Kungs, mēs tev lūdzam, uzrādi tās lietas, kuras tu gribi, lai mūsu dzīvē tiek iznīcināts. Kungs, mēs tev lūdzam, parādi, kas ir tās lietas, kuras mēs esam ievilkuši no pasaules, parādi tos spriedumus par mums pašiem, uz kuriem mēs stāvam stiprāk nekā uz tava vārda. Parādi tās lietas, kur ir kā šķēršļi mūsu dzīvē, kuru dēļ mēs neļaujam tev darboties mūsu dzīvē ar tā, kā tu to gribētu. Svētais Gars, mēs tev pateicamies, ka tu mums atgādini. Paldies, ka tu ikvienam, kurš prasi, tu to dodi. Tā, mēs tūlīt pieķersimies pie upurēšanas sadaļas. Bet katrā ziņā Dievs mūs ir sagatavojis šodien, lai ievestu mūsu uzvarā. Dievs ir sagatavojis mūsu priekšā visu, kas vien ir vajadzīgs. Un vēl viena lieta, ko Svētais Gars tikko atgādināja. Es gan nezinu, kur es viņu atkal esmu pierakstījis, bet es zinu, ka tas ir 1. Samuela grāmatā. Lūk, Jonatāna derība ar Dāvidu 18. pantā, 18. nodaļā. 3. pants un uz priekšu, un Jonatāns noslēdz ar Dāvidu derību tādēļ, ka tie vienus otru mīlēja kā savu pašu sirdi. Un Jonatāns noņēma savu apmetni, kas viņam bija, un viņš to deva Dāvidam, kā arī savas bruņas, savu zobenu, savu loku un savu jostu. Un Dāvids gāja visur, kur vien Sauls viņus sūtīja. Viņš arī visu saprātīgi izpildīja, un Sauls viņu iecēla par virsnieku karavīriem. Jo viņš jau labi patika visai tautai, un tāpat ir salma galma ļaudīm. Bet lūk, kas Dāvids ir izcīnījis lielo uzvaru tam kungam, tā kunga karā, un kāds viņš ir? Viņam nav ne josta, viņam nav ne zobens, viņam nav ne šķēps, nav ne vairogs, nav nekā. Vienīgais, kas viņam ir, tā kunga dzīvā Dieva vārds. Tā ir? Ar ko Dāvids izgāja pretī Goliātam? Tā kunga dzīvā Dieva vārdā. Tas arī viss. Tā brīdī, kad mēs sāksim spredelēt, esam vai neesam kvalificēti darāmajam darbam vai uzdevumam, kurā Dievs mūs sūta, tad zini, ka vienīgais ierocis, vienīgais instruments, vienīgais palīglīdzeklis, vienīgais jebkas, lai kā nu mēs viņu vēl iepušķotu, ir tā kunga dzīvā Dieva vārds. Un zini, tu esi sūtītais. Jo arī katram no mums viņš prasa, kuru lai es sūtu. Tāpat kā Jesajam, kuru lai es sūtu. Un tur nevajag kvalifikāciju, tur nav jāiziet augstskola, tur nav jāiziet amatniecības skolas nekādas, tur nav jāiet nekādos kursos. Ir vienkārši jāpasaka, kungs, šeit es esmu, sūtī mani, es gribu. Iztīram savu sirdi. Atbrīvojam vietu mūsu kungam un ļaujam, lai viņš darbojas.
Tas ir tik interesanti, tik reizi. Labi, nav jārunā par to. Viss ejam pie lūkšanas. Ejam pie lūkšanas, ejam pie upurēšanas. Mīļais kungs, mēs Tev slavējam. Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam tuvoties Tev ar tām lietām, kuras Tu mums Svētais Gars esi uzrādījis mūsu dzīvē. Mēs Tev pateicamies par to, ka Tu mūs esi visu pirms aicinājis. Tu mums esi pateicis, kas ir patiesība. Tu esi iedevis mūsu uzdevums, kas mums ir jāizdara. Un mēs Tev lūdzam šodienā piedod, ko mēs neesam paklausījuši. Piedod, kur mēs esam izvēlējušies pasauli. Piedod, kungs, kur mēs esam nobijušies no cilvēku viedokļiem. Piedod, kur mēs esam izvēlējušies to, ko cilvēki par mums domās vairāk, nekā to, ko Tu par mums domā. Piedod, kungs, kur mēs esam bijušies vairāk cilvēkus un viņu viedokļus un viņu rīcību vairāk nekā Tevi. Dzīvo un visvareno Dievu, kurš esi mūs sūtījis un kurš mums esi devis uzdevumu. Piedod, kungs, kur mēs neesam uzticējušies Tev līdz galam. Piedod, kungs, par to, ka mēs esam gājuši savā gribā, patvaļīgi darījuši kādas lietas. Piedod, kungs, kur mēs neesam vadījušies no Tava gara. Piedod, kungs, katru to situāciju, kurā mēs esam gājuši ar savu spēku. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs šķīsti no visas netaisnības. Tu, Dievs, mūs šķīsti no visas netaisnības. Ik viens, kurš izsūdz kādu grēku, tam tiek piedots tajā pat mirklī. Mēs Tev pateicamies, kungs, par to, ka tāda ir Tava sirds un ka Tu to dari šajā brīdī, šajā vietā. Mēs Tev pateicamies par to, ka Tu, Dievs, pieņem tās lietas, kuras mēs atdodam uz Tavu krustu. Mēs Tev slavējam, kungs, ka mēs varam pieneglot pie Tava krusta jebkuru šo grēku, kuru katrs mēs esam nosaukuši, lai kāds tas arī būtu. Paldies Tev par to, ka nav lielāka, nav mazāka grēka. Grēks ir grēks, un grēks tiek atdots uz krustu, un grēks pie krusta ir saņēmis taisnīgu tiesu un spriedumu, un tā ir nāve. Grēks ir iznīcināts, un nav tam vairāk nekādas varas, jo Tu esi dzīvības kungs, kurš esi paņēmis uzvaru pār grēku, Tu to esi iznīcinājis ar savu dzīvību, Tu esi ar savu paklausību iznīcinājis, likdams atklāti negodā jebkuru nepaklausību, jebkuru tumsu. Kungs, un Tavā vārdā, ar Tavu vārdu, kungs, mēs stājamies pretī jebkurai tumsai mūsu dzīvē. Mēs stājamies tai pretī, un mēs to sakaujam Jēzus varnajā vārdā. Tāpat kā Dāvids izgāja pretī tumsai, Goliāta izskatā, tā mēs arī stājamies pretī tiem Goliātiem mūsu dzīvēs. Lietām, kas ir mūsu sirdīs kā dārgas, lietām, no kurām mēs neesam bijuši gatavi atteikties, lietām, kuras mums ir bijušas kā elki uzcelti, lietām, kuras mēs mīlējam vairāk nekā Tevi, kungs un ķēniņi, lietām, kuru dēļ mēs negājam tad, kad Tu mūs sūtīji, lietām, kad mēs pateicām nē Tev, lai izvēlētos un pavadītu laiku ar viņām. Jēzus varnajā vārdā mēs tām stājamies pretī, un mēs sakam nāvi pār šīm lietām, un mēs tās iznīcinām, jebkuras kārības. Tas, lai iznīkst Jēzus varnajā vārdā, šajā pat brīdī, lai iznīkst jebkuras kārības. Jēzus varnajā vārdā, lai iznīkst jebkuri aplami spriedumi, jebkuri tie meli, kurus mēs runājam par sevi, kur mēs esam melojuši par sevi, kur pietrūka ticības Tavam teiktajiem vārdam, mēs stājamies tam pretī un iznīcinām šos melus un šos prāta cietokšņus, kas sakam, ka mēs nevaram. Jēzus varnajā vārdā, sabrūciet visi prāta cietokšņi, jebkāda tumsa, sabrūciet Jēzus varnajā vārdā. Dzīvība tā vietā, lai ir dzīvība, un lai vienkārši tiek aizslaucītas prom visas tās domas, visi tie spriedumi, lai vienkārši tiek atbrīvot vieta. Jēzus varnajā vārdā, lai ir jauna vieta, ticības vārdam, un mēs iesējam šo ticības vārdu šajā brīdī. Mēs iesējam ticības vārdu katra cilvēka dzīvē. Tu esi mīlēts. Tu esi dārgs Dievam, Tu esi izradzēts, Tu esi viņa mīļotais bērns, Tu esi viņa sūtītais, Tu esi viņa apdāvinātais, Tu esi tas, kurš spēj parādīt mīlestību, Tu esi tas, kurš spēj staigāt žēlastībā un parādīt žēlastību, Tu esi tas, kurš dzirdi manu balsi, saka tas kungs. Tu esi tas, kuru es esmu mīlējis jau no mūžības, Tu esi tas, caur kuru es gribu strādāt. Tu esi tas, kuram ir pieejama visu debesu pilnība. Tu esi tas, kuram ir atvērtas visas debesu noliktavas. Tu esi tas, kuram ir pieejamas jebkuras gara dāvanas. Tu esi tas, kurš spēj aiziet un likt kaunā jebkuru tumsu. Tu esi tas, kurš spēj likt negodā jebkuru tumsu un tumsas spēku, tāpat kā to izdarīja Jēzus.
Tu esi tas, kurš atnes jaunu sākumu. Tu esi tas, kurš esi gaismas nesējs. Tu esi tas, kurš spīdi tumsā. Tu esi tas, kurš vari uzkāpt kalna galā, mana Dieva tūmā. Un tu esi tas, kurš saņemsi no turienes. Tu esi tas, kurš saņemsi dzīvā Dieva vārdu un pavēli. Tu esi tas, kurš varēs iet līdz pasaules galiem, lai nestu patiesību, lai nestu dzīvību. Tu esi tas, kurš spēj savienoties ar tā kunga sirdi un pulkstēt vienā ritmā. Tu esi tas, kuram ir acis svaidītas, lai redzētu, ko rāda un ko saka tas kungs. Tu esi tas, kuram ausis ir svaidītas dzirdēt, ko saka tas kungs. Tu esi tas, kurš spēj iet, vienalga cik tālu, lai aiznestu patiesību, lai izpildītu tā kunga doto uzdevumu. Tu esi tas, kura rokas ir svētītas, pieskaroties jebkurai lietai. Tu esi tas, kurš atnes uzplaukumu ikvienā vietā. Tu esi tas, kurš spēj atnest finansēs izlaušanos. Tu esi tas, kurš spēj atnest gudrību šajā pasaulē. Tu esi tas, kurš spēj darīt darbus, šķietami vienkāršus darbus, bet tos darīt gara spēkā. Tu esi tas, kurš spēj stāvēt pat veikalā aiz letes, pārdodot kaut ko un atnesot dzīvību. Līdz ar pārdodamo preci tu spēj aizdot tālāk dzīvību cilvēku dzīvēs. Tu esi tas, kurš spēj parādīt laipnību. Tu esi tas, kurš spēj parādīt Jēzus raksturu, pat ja tu jūties slikti. Tu esi tas, kurš esi dziedināts, jo Jēzus brūcēs. Tu esi dziedināts un atraisīts no jebkuras tumsas un tumsas varas. Tu esi tas, kurš spēj nesacelties. Tu esi tas, kurš spēj pazemoties ne tikai apakšdvarenās Dieva rokas, bet arī zem viņa svaidīto rokas. Tu esi tas, kurš spēj paklausīt tik reiz, kad tev ir jāpaklaus. Tu esi tas, kurš spēj izpildīt Dieva doto kārtību, kā ģimenē, tā draudzē, tā darba vietā, tā ikvienā vietā. Tu esi tas, kurš esi radīts svētībai. Izvēlies svētību. Neļauj lāstam valdīt. Neļauj lāstam vairāk valdīt. Neļauj vairs meliem valdīt pār tavu dzīvi. Neļauj vairs ienaidniekam sagraut tavu dzīvi. Neļauj vairs ienaidniekam nākt tavā namā. Paņem tā kunga dzīvības vārdu. Lieto tā kunga dzīvības vārdu. Stāvi uz tā kunga dzīvības vārdu. Cīnies ar tā kunga dzīvības vārdu. Aiznes gaismu tur, kur tu vari aiznest, tik katrā vietā. Aiznes dzīvības vārdu tur, kur tu vari aiznest. Stāvi uz šī dzīvības vārdu. Lieto šo dzīvības vārdu. Tas ir dzīvs, tas ir kā maize, tas ir kā ūdens, tas ir kā vīns. Tas ir kā jebkas. Halleluja, kungs. Tu, Dievs, esi dzīvais un patiesies. Mēs vienkārši uzticamies Tev, kungs. Mēs uzticamies tam, ka Tu esi mūs sūtījis, Tu mūs esi veidojis. Jau no mātes miesām Tu mūs esi veidojis, lai mēs būtu Tev patīkami un Tev patīkama smarža, Tev patīkams upuris. Kungs, paldies Tev par to, ka mūsu dzīve ir tā kā auna tauki. Es nezinu, kā ir auna tauki. Kāds bija prieks no tā, ka viņi sadeg uz altāru, bet mēs pateicamies, ka mūsu dzīve, kur ir uz altāru nolikt, ir daudz patīkamāk par auna taukiem. Dievs, mēs vienkārši varam uzticēties Tev visā. Halleluja, halleluja, kungs. Paldies Tev par to līgsmību, kas šobrīd valda. Paldies Tev, kungs, par to, ka Tu esi iesācis jaunas lietas. Paldies Tev par katru, kungs, kurš šobrīd ir atbrīvojis vietu priekš Tevis. Paldies Tev par to, ka debesīs šobrīd valda liela līgsmība, jo ir Davida paudze, kuri stājas ierindā. Paldies Tev, kungs, par to, ka tā kā Tava eņģeļa līgsmo par atpestītajiem, tāpat arī nemazāk Tava eņģeļa līgsmo par tiem, kas uzticas Tev un kas atdod sevi priekš Tevis dēļ. Kungs, slavēts Tavs vārds. Halleluja, kungs, lai arī valda liela līgsmība. Āmen. Jā, paldies Dievam, ka viņš runāja caur Kasparu. Paldies Kasparam, kurš ļāva to darīt. Jā, paldies Dievam, ko viņš dara pie mūsu dzīvēm, pie mūsu sirds. Man tajā visā, man liekas, visvairāk tā kā, aizkustina, bet īstenībā tā kā, jā, varētu teikt, aizkustina sirdi tas, kad Dievs ir ieinteresēts mūsu katrām, ne? Ka viņš negrib tikai izmainīt
mūs, lai mēs būtu kā tādi roboti, kas izpild kaut ko. Viņš grib izmainīt mūs, lai mēs būtu augtu viņa līdzībā. Un augot viņa līdzībā, mēs esam par svētību vairāk un vairāk viens otram. Tā kā jā, paldies Dievam par to, ko viņš dara, un par to, ko viņš dara mūsu ikdienā, mūsu dzīvēs, mūsu darbos, mūsu mājās, ģimenēs, un jebkur, kur mēs esam. Ne? Viņš darbojās, un par to arī mēs šajā brīdī varam nākt un liecināt. Jā, man tāda brīnišķīga liecība, es esmu ļoti priecīgs. Un tas viss aizsākās gavēņa nedēļā, tātad ne šinī, bet iepriekšējā nedēļā, nedēļas vidū kaut kas notika ar manu muguru. Un, ja nedēļas vidū tās parādījās kā tādas vieglas sāpes, tad jau svētdienā šeit dievkalpojumā esot, es atcerējos visu to, kādas sāpes man ir bijušas vairākus gadus atpakaļ, kad man bija šī diska trūce. Un viss par to liecināja tā sāpju attīstība un tas, kā es sajūtos jau svētdienā, kad es nevaru pastāvēt, es nevaru pasēdēt, man sāp, es pēc dievkalpojuma tā ātri iet cauri veikalam, es nevaru nopirkt produkciju, jo man sāp, es guļu uz ratiņiem, es izbraucu. Es nedramatizēju, es gribu parādīt to situāciju, kāda tā bija. Un Dievs dziedina. Jūs redzēt, ka es šeit stāvu, un Dievs ir dziedinājis, no tā nav nekā. Un vienkārši pienāca tāds brīdis, es zinu, kad es pirmdien sēžos mašīnā, un es nevaru, ne gluži ar asarām, bet man ļoti sāp. Bet tas viss ir tā kopā. Pirmkārt, es gribu dot godu Dievam, ka Dievs pirmkārt dziedina. Viņš ir tas, kas to dara. Bija brālis, kas man dievkalpojuma laikā man aiz muguras sēž, viņš redz, kad es apsēžos, es pieceļos, apsēžos. Viņš saprot, ka kaut kas nav kārtībā, viņš aizlūdz. Ir brāļi un māsu liecības, ko es atcerējos svētdienā. Tā slimība nav mana. Tā nav mana, es viņu negribu. Tie bija vairāk gadi, kopš es ārstēju to savu muguru gadus atpakaļ. Un es saku, es negribu. Tā nav mana. Un tas ir viss kopā. Es atcerējos katru to vārdu, ko kāds man bija teicis, tas nav mans. Es to negribu sev. Un ko es darīju? Jo pirmdienas es teicu, es ar sāpēm kāpu iekšā mašīnā, bet es teicu, Dievs, es negribu to slimību sev. Es zinu, cik tas ir grūti. Tā nav mana. Es plānoju savu darbu nedēļu. Es zinu, kas man ir jāizdara. Man ir jābrauc uz Lietuvu. Daudz kilometri jābrauc prom, jābrauc atpakaļ. Bet es teicu, es to darīšu. Es nezinu, Dievs, kā es to izdarīšu, bet es to darīšu. Tāpēc, ka tas nav mans, un es to negribu. Un slavu Dievam. Un Dievs ir tas, kas dziedina. Es vēlreiz gribu pateikt, Dievs ir tas, kas to visu dara, bet viņš ir tas, kas arī atgādina, viņš ir tas, kas atsūta brāli, lai aizlūgt, viņš ir tas, kas bija tās liecības, acīm redzot, jau Dievs to puzlīt bija licis jau entos gadus, lai es atcerētos katru to liecību, ka tas nav mans, un es jau otrdien no rīta iekāpjot mašīnā jau jutos daudz labāk, es izbraucu otrdien, trešdien, visur, kur man vajadzēja izbraukt, tie bija, 1200, 1300 kilometri iekāpjot iekšā mašīnā, ārā mašīnā, iekšā mašīnā. Man daudz bija jāizbrauc, un es to izdarīju, un man nesāpēja, un tā ir slava Dievam. Man tas ir ļoti liels prieks un iedrošinājums, un es ceru, ka arī kādam no jums tas ir iedrošinājums tajā brīdī, kad būs kāda vaina vai slimība, teikt, tas nav mans. Un ziniet, es šodien varu tagad stāvēt, teikt, šis notikums, es ticu, ka Dievs pie nākošās reizes viņš man dziedinās. Man ir pārliecība, man ir stipra pārliecība, viņš mani dziedinās pie jebkurām kaitēm. Es mazāk varbūt ticu, ko es tagad esmu redzējis šīs nedēļas laikā. Kā es varēju pagājušajā svētdien nevarēt nostāvēt? Kā es šodien varu stāvēt? Es varbūt tam pat mazāk ticu. To nevaru ticība, tas tāds brīnums. Es nevaru saprast, kā tas varēja notikt. Bet es zinu, ka Dievs nākošajā reizē
par spīti visam, viņš man dziedinās. Tagad slavu Dievam! Sveiciens visiem! Kāds bija zelta pāns? Šitam daži zināja. Nezinu, kā jums. Nu, labi. Es negribēju jūs pārbaudīt. Man pašam vajadzēja vienkārši kā iesākt liecību. Es pagājušajā svētdienā par šo te runāju un bija trešdien gavēns. Es arī gavēju. Un it kā likās viss viegli, nekāda tāda piepūle milzīga vajadzīga nebija. Un sanāca tā, ka mēs darbu beidzam dažas minūtes pirms 4. Es iekāpu mašīnā un uzreiz dzin, aizbrauc paēst. Ir vēl 2 minūtes līdz 4. Kā tu tā? Aizbrauc paēst. Un pēkšņi tik ļoti sagribās ēst. Visu dienu varēja mierīgi nekas, bet pēkšņi tik ļoti sagribās ēst. Un es atcerējos, ko es runāju svētdien, un arī teicu, ka Dievs visticamāk man pārbaudīs par to, ko es esmu teicis. Bet paldies Dievam, viņš sūtīja citu ziņu man. Viņš teica, labāk aizbrauc nopērc pārtiku savai ģimenei, kur bija vajadzīgi. Tā kā, paldies Dievam. Sveiki visiem. Neatceros vakarā jau aizvakar. Tā, man jāatceras mikrofons jātur kā. Pagājušajā nedēļā Liepājā dabūju pa muguru no speciālistiem. Bet jā, atcerējos. Taisn tas vārds par to, kad Samuēls, ko viņš saka, paklausība, un es domāju, kas bija tas otrais vārds, kas bija tas otrais, un padevība. Un tā padevība, kāda mēs esam, un tagad, kad arī viss tas vārds skanēja, un man pirmais uzreiz, ko es atcerējos, tā neatcerējos, bet tā iedomājos, kā mēdz gadīties aizlūgšanās. Sauls nevarēja paciesties, un viņš izlēma rīkoties. Un gadās, kad aizlūdzot par kādiem cilvēkiem, es nezinu, vai jums tā ir gadījies, bet man ir tā gadījies, ka tu nepacieties, līdz tev atnāk vārds no Dieva, un tu sāc kaut ko domāt un lūgt. Ir tā kādam gadījies. Un tas reiz ar to Saula situāciju, un tu skaties un rīkošos. Un tas ir tāds atgādinājums laikam, kad mums jāmācās paciesties, būt pacietīgiem, gaidot uz Dievu. Un par to arī kāda turpinājumā liecība, kad es biju piektdienas vakar, biju patiesībā ļoti iepriecinošā notikumā, kur kāds cilvēks atdeva savu dzīvi Jēzum. Šādu notikumu man nav visai bieži, un tāpēc tas man ir kaut kāds īpašs mirklis, un arī tur bija tā situācija, kad bija jāpaciešās, un es domāju, un es pagājušajā nedēļā, tā man liekas bija svētdiena, vai kad es tā nolēmu, es šai nedēļā pie tā cilvēka beidzot man jātiek. Obligāti šai nedēļā. Jo es biju gaidījis, un es tā kaut kā šoreiz bija iekšā mieras gaidīt. Jo tas jau bija mēnešus vairāk vilkās, kad man bija jādodās. Bet bija saprašana, kad ir jāgaida. Kaut kā visu laiku, kad tu spēji pagaidīt. Jo citreiz tu uzreiz raujies projām un tik ies, tik darīs. Un Piektdien zvanā kāda māsa no Liepājas. Mums tur ir kontakts par to mūsu kopējo draugu. Un tas cilvēks bija skatījies pa logu ārā. Un viņam likās, ka tā Liepājas māsa, kad no savu puiku iet gar viņas logu. Un viņš zvana, lienāk. Viņš saka, nē, es esmu darbā. Viņi sāk kratīt sirdi un kas un kā, un visu paralēli man padod ziņu. Un saprotu, jā, šodien ir jādodās. Ir piektdienas vakars, nekas, šodien ir jādodās.
Un mēs aizdevāmies, un varēja arī izskanēt jau tikko dzirdētā dziesma, man žēlstība dāvāta. Un cilvēks sagrauts, un viss, uz ko tu esi būvējis savu paļāvību, paļaušanos, un tas viss ir sabrucis. Un beidzot ir sirds atvērta, un viņi sauc, jā, es gribu, man vajag ceļu. Man vajag ceļu. Un Jēzus ir ceļš. Mēs šodien ar to dzirdējām. Jēzus ir ceļš. Tā kā slava Dievam par to viņa darbu. Tas bija, manā gadījumā tas bija 2 gadi. Dieva gadījumā tas bija ilgāk vēl. Es tikai 2 gadus līdz dzīvoju tai situācijai, bet Dievs ir uzticams. Viņš zina, viņš īsto laiku zina, viņš zina, kad vajag. Tā kā paļāvība, paklausība, to mums vajag. Slavu Dievam! Kaut kas jāpasaka man ar citā, ka neizslēdz no draudzes, teiks, ka neko nerunā. Tā mēs jau visi labi zinām, ka Dievs sarg, un es to arī esmu vienmēr teicis, ka viņš sarg, un es no rīta pielūdzu, un viss ir labi. Bet ir tādi īpaši gadījumi, un pagājušajā nedēļā man arī tāds gadījums bija. Es vedu ekskavātoru, ir tāds kuldīdznieki jau zina uz upītēm, tur iet tāds šaurs ceļš, un pagājušajā nedēļā viņš bija īpaši glums, un tur ir tāds no abām pusēm kalns, un tas asas līkums. Un es jau nobraucu pavisam lēni, domājot, kas zina, vai kāds gadījumā nenāk pretī, vai kā. Es tur varbūt, kad 20 km/h varbūt pietuvojos tam līkumam. Pēkšņi viens skocenieks, drusk mazliet koki mašīnā, bet nāk tā kā vējš tajā līkumā, un es redzu, ka tur praktiski jau izair nav, un es neko vairs nevaru darīt, tad es vienīgi varu tajā upītē iebraukt. Un šis kā piespiež brēmas, tā piekaba, pa cik tas ceļš ir riktīgs tāds ar iegāzumu, piekaba krusti man nāk pa kabīni. Un tas bija tur daži metri, un vienkārši labi viņš to brēmas atlaida, un tā piekaba tā līdz man kabīni iztaisnojās. Un tas ir tā, ka varēja būt, ka es dzīvs būtu palicis, ka man kabīni diezgan liela, bet tas ir tā, ka to tā redz un tā izjūt, ka ir tādas reizes, ka tu redz, ka tā īpaši sargā. Tas ir tā. Sveika, mīļā draudze. Nāku, lai liecinātu par Dievu tādu brīnišķīgu žēlstību, ko viņš ir dāvājis man šajā nedēļā. Un sākums, visa nedēļa bija vienkārši emocionāli diezgan tāda smaga, tā kā ceļa nulles būtu pārgājis pāri. Un līdz ar to tas, tā kā, tu biji tā noguris. Jā, man bija iespēja būt trešdien šeit. Bija iespēja. Un es dēļ fiziskās slodzes un arī plus vēl tas emocionālais, bet emocionālais tas būtu tas, kas šeit būtu atspirdzinājums būtu bijis. Bet nepielikt to pūli fiziski un neierados šeit. Un nākošā dienā es vienkārši tā sarunājoties ar brāli Kristu un kad viņš ar tā pabrīnījies, ka es neesmu tā aizbraukusi un tā, beigās, es pati jūtu, kad vajadzēja šeit būt. Un ka Sātans reāli ir nācis man apzakt. Un tad bija tā iespēja arī būt sieviešu vakarā. Un likās, tik forši ar dāvaniņām, ar vārdu, ar akal. Kā jau tiekoties, man galīgi nav tas noskaņojums, kaut kāds svētku noskaņojums, galīgi, nekāds to es. Es saprotu, ka tie ir atkal tādi Sātana meli, ka viņš grib kaut ko nozagt. Un es vienkārši ņēmu ar lēmumu, ja reiz man ir iespēja, labi, Agatīt brauc Karīnu, ar viņu var sarunāt, paldies Dievs, un es braukšu, un es gatavojos. Atkal tu tur kaut kādas vārsim, tu neesi tā sagatavojies, un šitā tu neesi sagatavojies.
Nē, Dievs iečuks tausī, ko var paņemt līdz dāvaniņā. Un es tagad aizbraucu. Mums brīnišķīgi viss tas laiks, un tagad tā apdāvināšanās. Un pēc tam, kad vēra vaļā tās dāvanas, mēs bijām ļoti daudz sievietes. Man liekas, tur jebkuru viņu varēja izvilkt. Bet tieši tas, kas man tik ļoti vajadzīgs, tik ļoti uzrunājošs, tā bija milzīga, es gribu teikt, milzīgs trauks ar svaidāmo eļļu. Tas man bija vienkārši tāds brīnums, cik ļoti Dievs, lai arī kā esmu izrīkojusies, viņš iedod milzīgu žēlstību un uzdāvina kaut ko brīnišķīgu. Tā kā neapzaksim, cīnīsimies pretī tiem melna meliem un ejam tur, kur mēs varam sapulcēties. Labdien, draudze. Man jau tas ir sasniegums, kamēr uzkāp šeit. Jā, Dievs pagodina, Dievs tiešām pagodina katru dienu. Tiešām, draudze. Un arī šis rīts bija tāds piedzīvojums. Tāds laiks arī manī ir tā, ka ļoti grūti ir šis posms man. Un bez Dieva es domāju, ka es tur nekur arī netiktu. Un Dievs deva šorīt darbu. Bija tāds moments, es nebraukšu, es neiešu, es neko nedarīšu. Es pat biju atstājis mājās somu. Es eju ārā. Tev jāatgriežas apakaļ. Es tev iedevu. Es atgriežos apakaļ, un šeit darbā var redzēt čiekuru, kā pēc dabas, kāda mēs esam. Un čiekurs arī, viņš nav pievilcīgs, vai ne? Viņš ass, durās, netīrs, pie zemes nokritis vēl ir, vai ne? Dubļains. Dievs rāda to, kāda mēs esam, kad mēs arī krītam, tais dubļos, krāsains, netīrs, dubļains. Un tieši ar šīs dienas vārdu, kā tiešām Kaspars tur arī bija teicis, tā ir tā Dieva sirds. Un Dieva sirds ir tā, kas nāk no tā čiekura ārā. Tā ir tā sēkliņa, ko Dievs mūsos katrā ir ielicis iekšā. Tā kā mēs visi esam kā čiekurs, un mēs sējam un paklausām viņam. Paldies! Es arī gribu vienu liecību teikt par darba tēmu. Gads jau varētu nākt īstenībā liecināt, un Daniels tāpat, bet mums bija viena tāda interesanta lieta, kas vilkās 3 nedēļu garumā, kas padarīja nedaudz aizņemtus varbūt. Bet bija situācija, mēs pagājušajā gadā būvējām meža ceļu, un ziema bija tik draņķīga, ka viņa nebija ziema, un mēs 2 mēnešus mocījām, un tā arī līdz galam nenomocījām vienu ceļu. 2 mēnešos mēs kaut kā izmocījām 1 kilometru, kurš bija nekāds. Un mums ir vēl tāds jauns pretī, kur ir jāved virsū, un ūdens visu laiku vienā lietū, un es skatos, bezceris, absolūta bezcerība, to nevar nekādīgi izdarīt, pa gaisu ir jāved iekšā tas materiāls. Un tur bija tur īstenībā bija padaudz 1000 kubi, kas ir jāieved tādos apstākļos. Es teicu, Dievs, mums vajag salu. Un tā kā stāvā vārdā stāv rakstīts, Elī bija cilvēks, lūdzu pēc tā, lai lietas nelī. Dievs, es esmu cilvēks, es prasu pēc salu, man vajag salu. Viss. Un tas bija tas, kurš bija tāds tiešām ticības sauciens. Protams, tagad paskatoties kartē, ka visa Eiropa ir balta, katrā ziņā grūti tā teikt par to, ka pateicoties manai lūkšanai, visa Eiropa bauda sniegu un ziemu. 3 nedēļu garumā varbūt, ka tā gluži nav, bet es ticu par to, ka varbūt vēl bija tādi 1000 Kaspar pa visu citurienu, kur tādi savācās kopā tieši šajā laikā, jo Dievs viņus pamodināja īstā brīdī priekš šīs īstās vajadzības. Un lietas var notikt. Ar to es gribu teikt, ka nebīstamies tad, kad ir tādas situācijas, nebīstamies lūgt, nebīstamies prasīt, pat ja tas izskatās galīgi traki. Un interesanti bija tas, ka mēs piekdienas vakarā pēdējo kravu, kas mums bija, mums palika mazas astītes, bet pēdējo kravu, kuru mēs ievedam, piekdienas vakarā vēl jau objektā, es kāpu no buldozera ķēdes nost, un manas kājas bija hajā pa gaisu, jo viss tajā brīdī vienkārši sāka līt lietus. Burtiski pēdējā kravā, kā mēs viņu bijām izbēruši.
Un, tas bija atkal tāds kārtējais apstiprinājums, iepriecinājums no Dievs reāli rūpējas par mūsu vajadzībām. Viņam tās nav svešas. Viņš zina, ka mums vajag apģērbties, pāriest un tā tālāk. Viņam tas nav aizmirsies. Tāpēc nenoliekam šo sadaļu kā kaut ko tādu, kas Dievam ir maz interesējoši. Viņam ļoti interesē, kā mūsu garīgā kalpošana, tā arī tās mūsu vajadzības, un lai mēs arī tajās staigājam ticībā. Pat, ja izskatās nedaudz traki. Ir? Jā. Es gribēju pateikt Kasparam paldies par darbu. Es var dzirdēt, ka Dievs tiešām runāja caur Kasparu. Šo karogu, ko viņš mums šorīt iedeva, vai ne? Mēs varam iet visu nedēļu līdz nākamam svētdienam, atkal uz priekšu un uz priekšu. Tas ir brīnišķīgi. Lai mēs varam tiešām paļauties, ka Dieva gars mums izvedis visur, vai ne? Mums tik jāpaļaujas, jātic, vai ne? Tik maz piepulīt, vai ne? Tas bija ļoti labi. Man tas tiešām deva tādu iedvesmu, ne? Ka mums nav jāskatās, Pēterim neizdevās, tur Verai neizdevās, un nekas izdosies. Man izdosies, tev izdosies, visiem izdosies, ja mēs paļausimies uz Dievu, vai ne? Tā kā Dievs mums mainīs un Dievs darīs, mums tikai jāpaļaujas un jātic. Slava Dievam! Paldies tev, Kaspars!